Šoreiz jūs nedabūsiet nekādus punktus par šo lekciju, bet mēs ļoti cenšamies, lai nākamā reize jūs varēsiet dabūt punktus un krāt jūsu nepieciešamībai. Šodien mums būs nelielas dāvaniņas obligāti, un no manis jums būs tāds pateicības raksts. Tas, protams, nesver neko priekš jūsu punktiem, bet es ceru, ka bišķiņ sirdī tomēr kaut kas būs. Un te aizmugurē ir sirsniņas, un apmēram 1000 bērniņu piedzims priekšlaicīgi. Un te ir apmēram 1000 sirsniņu, kurus jūs varat izkrāsot pēc tam, piemēram, un just, kā jūs palīdzāt katrai sirsniņai. Tas ir par to, ko jūs darāt no šodienas lekcijas. Un sākšu es ar savu stāstu par to, ko dara mūsu fonds, mūsu klubs, ko mēs darām un kā mēs cenšamies palīdzēt bērniem gan priekšlaicīgi dzimušiem, gan tiem, kuri dzimuši laika. Un tagad mēs arī taisām gan šūnu, gan ādam, gan arī tamburējam visādas lietiņas bērniem, kuri piedzima pirms 24 nedēļas un, diemžēl, viņi aizgāja debesīs. Tātad var teikt, ka mēs palīdzam ļoti lielai bērnu, tā teikt, bērniņam. Vot. Un ar ko es gribu sakt, tas ir, nesen mēs izveidojam čātu Telegrama tieši mediķiem, kur mēs likam arī rakstus, medicīnas rakstus, lai visi var saprast, cik tas ir svarīgi, vai tas ir tiešām tā, kā mēs arī stāstam un tā tālāk. Jūs varat pievienoties. Tur arī ir anonsi un vispārējais. Un pat cik es esmu pirmā, bišķiņ pastāstīšu arī par bērniem, kuri piedzima priekšlaicīgi. Sanāk tā, ka visi bērni, kuri piedzima pirms 37 nedēļas, saucās par priekšlaicīgi dzimušiem bērniem. Un paši mazākie sver aptuveni 500 gramu. Ir arī rekorda Ginesa bērniņi, kuri sver vēl mazāk, bet aptuveni ir 500. Mūsu statistika Latvijā ir 6%, tā ir, kā es jau minēju, tas ir apmēram 1000 bērniņu gadā. Un, jā, šī mazuļi slimnīca pavada vairākas nedēļās vai līdz pat 4 mēnešiem. Tas ir atkarīgi jau no tā, cik ir nopietnas problēmas, cik vajag laiku, lai viņš varētu doties mājās. Un par mūsu klubu, par mūsu biedrību, mēs kopš mārta 22. gada jau ādām, tamburējam un šūjam. Mēs tagad esam 175 fējas, tas ir meitenes, kura taisa visu tos komplektus. Te mums ir arī viss, ko mēs darām. Tas ir gan zeķītis, gan mazas cepurītis, gan arī 8-kāji. Un vispārējais, gan arī to, ko mēs šūjam, tas ir līgzdas, pozicionēšanas spilveni un vairāk. Te ir apmēram maziņš bērniņš, kurš piedzima priekšlaicīgi. Tik maziņa galviņa, kājiņa, apnureņa 3 cm. Te ir zeķi tieši 3 cm garš. Pēc tam var pieiet tuvāk, paskatīties. Un ko es vēl gribēju par to visu pateikt? Un mēs darām ne tikai to silto apģērbu, un tas svarīgs ne tikai tā, ka viņš ir silts un ka viņš ir viņam vajadzīgs, bet tas nes daudz ko. Tā arī izskatās mūsu komplekti. Iekšē vēl ir vestule vecākiem, lai arī emocionālu atbalstu viņam dot. Un daļa no mūsu komplektiem ir arī drustīga vilna, ko palīdz tieši tiem bērniem, kuram ir ļoti lielas apnojas reizes. Ja, un viņu skož, un bišķiņ viņi atcerās, ka tomēr bija jāelpo, ka to ielpu vajag izdarīt, un
tas ir vēl viens svarīga lieta, kāpēc tas ir tik vajadzīgs un būtisks. Tā arī izskatās mūsu bērniņi un tas apģērbs, kur mēs darām. Un kā viņu var arī izmantot. Te arī var redzēt, ka gan te ir sēdziņa, ja, kā sēdziņu var arī likt virsmu bērniņam, kā apsēgt kenguru laika, kā cepuri var arī likt pie traheotūbus stiprināt, te arī var redzēt. Un arī, kā kenguru laika var likt cepures, lai mazinātu to siltumu zudumu. Un par astoņkājām arī bišķiņ, ka viņam tās kājiņas ļoti līdzīgas nabas saitei. Un pirmkārt, viņi nerauj savas trubiņas vai dara to mazāk, jo, piemēram, pulsāksimetru ielikt atpakaļ, tas ir, tā teikt, nieks, bet ja viņš izrauj katetru vai barošanas trubiņas vai vēl kaut ko, tas ir jau daudz nopietnāk. Un tādas kājiņas palīdz viņam to nedarīt, jo viņš ar viņam, tā teikt, spēlējās. Gan arī viņi ir līdzīga nabas saite, un viņš bišķiņ nomierinās, un viņš jūtās it, ka viņš ir, tomēr vēl ir puncīti, bet ne mūsu vide. Un tas arī par to, ka izskatās kā parasta miļmantiņa, ja, bet viņi ir ļoti, ļoti būtiska un svarīga loma, ko darīt, kā palīdzēt bērniņiem. Tā viņi arī izskatās, tā viņi ar viņam draudzējās. Viņi to paliek arī lieli draugi arī tālāk, jo pēc tam var arī zobus pakasīt un vispār pataustīt, arī kad jau ir mājās. Tā, un vēl tā par bišķiņ vairāk par līgzdiņam un pozicionēšanas pilvenam ir tā, ka tā embrija poza, viņa ne tikai ir tāda, tāpēc, ka puncīti nav vietas, liekas tā, bet tā embrija poza, viņa palīdz arī attīstībā. Jā, bērniņš puncīti var aiztaist, savu seju, jā, arī spēlēties ar nabas saiti, un kad viņš ir piedzimis priekšlaicīgi, muskuļi ir diezgan vāji, viņš nevar saņemt to embriju pozu, nevar aiztikt savu seju vai vēl kaut ko darīt. Un tādas līgzdiņas viņi palīdz tieši dabūt to embriju pozu, kājiņas iet pie vederiņa, rociņas atkal ir kopā. Un ir arī pētījumi, ka tas palīdz arī, kad bērniņi sāk rapot un taisa savas pirmas soļus, ka viņas sustavi? Locītavas, paldies! Viņas locītavas ir mazāk traumētas un mazāk viņam bija tāds, jā. Un tā arī viņi izskatās, tā ir arī pozicionēšanas pilveni, kurie palīdz arī to poziņu ieņemt vai vienkārši, lai neslīd. Ja ir, piemēram, tādas spilveni, kur ir ar vienu puse ir, bet viena puse tukšiņa, lai arī augumā, lielumā var izmantot vairāk. Ja? Un tad tos pozicionēšanas spilvenus var likt, lai viņš neslīd, lai palīdz to ieņemt pozu un arī palīdz likt viņu uz vedera. Ja? Viņa tā spilvenis paliek zema un viņš ļoti mierīgi var to darīt arī uz vedera. Pat cik viņš visu laiku guļ, vajag rotēt un tā tālāk, lai nebūtu nekādas problēmas. Un liela daļa no tā, ko mēs darām, tas ir emocionāls atbalsts vecākiem, jo neviens to nevar, neviens negaidīja, ka tas būs, kā tā būs. Un mums ir arī atbalstu čats ar psihologu, kura pati ir mamma steidzīgiem bērniem. Viņam šogad būs 13 gadi meitenēm divam. Un ir arī krušu barošanas speciālisti, jo tas ir pavisam cits ceļš, viņš ir smags, un piens bērniņiem ir kā zelts. Jā, un tāpēc mēs mēģinām darīt tā, lai emocionāli mamma var dot savu pienu un palikt vismaz bišķiņ
labākā stāvoklī, jo mēs saprotam, ka to nevar izņemt no savas dzīves vai izdzēst, tas paliks uz mūžu. Un ir tādas, pie manis nāk mates, kur bērniem ir jau 18, 20 gadi. Un viņi nevar skatīties uz tiem pamperiem, nevar skatīties uz tiem visiem. Nevar iet garām slimnīcām. Un liekas, ka bērns jau ir izaudzis, ko jau var baidīties. Jā, bet tā emocionāla rēta, viņa ir tā, ka dažreiz asiņo arī pēc tik lieliem gadiem, kā 18 vai 20 gadi. Tāpēc mēs cenšamies to emocionālu atbalstu dot, lai mammas paliktu, nezinu, kā to pateikt, bet lai tas ceļš būtu bišķiņ, kaut cik bišķiņ, vai lai tas būtu uz 1 milimetru, bet bišķiņ vieglāk. Mums ir tas vestules, komplektos arī iet brošiņa. Lai, kad mamma iet projām, no intensīvas terapijas, sanāk tā, ka mazam bērnam paliek lielais, un mammai paliek tāda maziņa brošiņa. Un viņa var viņu, nav obligāti jāvelk, bet viņa var viņu pataustīt, paturēt, paskatīties un just, ka bērnam ir tāda saite ar viņu, ka viņš ir tur ar tādu pašu astoņkāju, bet bišķiņ lielāku, un viņa ir kaut kas, bet bišķiņ mazāks. Un tas tiešām palīdz, to, ko mums stāsta mammas, ka tas tiešām bija tas, ko palīdzēja to laiku izturēt bišķiņ vieglāku. Un dažreiz mēs nevaram saprast, cik, piemēram, emocionāli ir svarīgi, ka bērnam ir pareiza izmēra apģērbs. Mums neliekas, ka tas ir kaut kāds svarīgs, bet kad tu redzi bērnu un apģērbs ir daudz lielāk nekā viņš, tu jūti viņu vēl mazāko. Un tev ir tāda sajūta, ka viņš ir tāds trauslīgāks un tik maziņš. Bet kad tas apģērbs ir viņa izmēra, tu redz viņu kā cilvēku, tu redz viņu, ka kur viņam viss ir viņa izmēra. Tas sanāk, ka viss ir, kā tā var pateikt, ka kārtībā vai vēl, var just, ka vēl ir viss labāk. Un pie reizes arī viss tās apsēdz kādu daļu no vādiem, un kad tu tieši pirmo reizi ienāk pie inkubatora, tu redzi ne tikai vādus, tu redzi kaut ko smuku, tu redzi kaut ko labo, tu redzi kaut ko, ka kāds kaut ko izdarīja labu tavam bērniem, tu jūti to siltumu. Un tas ir tāda liela daļa, ko mēs cenšamies darīt, tas ir emocionāls atbalsts, jo bērniņiem tomēr intensīva terapija palīdzēs, viņam tur ir māsas, daktori, māsas palīgi un daudz cilvēku, kur par viņu rūpējas, bet mamma sanāk paliek tāda plika, viena, un viņa katru dienu jāiet prom, atstājot bērnu. Mēs saprotam, ka mediķi nevar dot nekādas tur garantijas, tā var teikt, kā teikt kaut ko tādu labu, jo mēs neviens nezinām, kā būs, un neviens nezin, kādā situācija būs tālāk, jo arī ir tā, ka bērns var piedzimst plus mīnus normālāks, bet palikt sliktāk, jo viņam pievienojas, piemēram, infekcija vai vēl kaut kas, Un ir arī citādi varianti. Un, protams, neviens doktors nevar teikt, ka viss būs labi, tur pēc nedēļas brauksiet mājās, pēc mēneša. Tāpēc mamma paliek ar tiem diagnozēm, vēl saskatās tur internetu vēl kaut ko, tad sanāk tā, ka viņai ir tik plika emocionāla ziņa, ka neviens viņai nevar palīdzēt. Tāpēc tas ir mūsu tāda ļoti svarīga daļa, ko mēs cenšamies darīt. Un mēs vēl rīkojam pasākumus. 17. novembrī būs pasākums vispasaules steidzīgu bērnu diena. Un mēs rīkojam pasākumus, lai mammas varētu redzēt to dzīvi, ka viņa var palikt labā, ka viņa var palikt tāda paša, ka bija, to nevar pateikt, bet ka viņa var palikt bišķiņ labāk. Ka prieks tomēr ir, ka ir kaut kādas citas lietas, ka var paskatīties uz bērniem, uz citiem steidzīgiem bērniem, kuri jau bišķiņ varbūt paauga vairāk nekā viņas bērni, un viņi var redzēt, ka
tomēr, kā viss būs labi, ja? Un arī mediķus mēs visus aicinām, jo arī nāk bērniņi, kuri ar lielu, gan mammas, droši vien vairāk par mamām runa, ka viņam ir ļoti prieks redzēt mediķus un satikt un parunāties un tā tālāk, tad jūs esat visi aicināti arī. Tas par labiem kaut kādiem. Tas ir vēlreiz uz to mūsu čatu, ja jūs gribat pievienoties. Un milzīgi liels paldies. Tas bija bišķiņ īsumā. Varbūt, ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši varat uzdot. Un mēs tagad jau veidam savus apģērbiņus gan Rīgā, gan apkārt, gan Liepājā, Daugavpils reģionāla slimnīca, Rīga, Dzemdību namā, Bērnu slimnīcā, Stradiņos arī, un mums palika gandrīz viena slimnīca, kur vēl nav mūsu komplekti. Mēs arī šujam gan baldahīnus, gan arī ir gatavi taisīt kaut ko tieši slimnīcam, ja kaut kas ir vajadzīgs. Piemēram, viņam patiks šits modelis vai vajag kaut ko īpašu. Mēs esam gatavi atverti un gatavi sadarboties, meklēt iespējas un tā tālāk. Paldies jums liels. Ja ir kaut kādi jautājumi? Jautājumu nav. Labi, paldies milzīgi liels. Tad nākamais mums būs Anna. Mišeļ, paņēši mikrofonu.